Mani sauc Mārtiņš Krūze, un es sveicināts manā stāstā. Šis ir mans mēģinājums parādīt jums, parādīt Latvijai, ko tas nozīmē gatavoties pasaules čempionātam spēka trīscīņā. Esmu powerlifteris, spēka trīscīnieks. Tiem, kas nav dzirdējuši par savu sportu, šī būs iespēja ar to iepazīties. Esmu Latviju šo to arī atvedis no starptautiskām sacensībām. Un šis ir mans mēģinājums vismaz vienu reizi nedēļā publicēt video, vismaz vienu reizi nedēļā parādīt jums, ko tas nozīmē. Gatavoties, ko tas nozīmē celt. Un es skatos, ka mani jau vēro. Labi, iesim iekšā, esam Valmierā. Šis ir draudzīgais pagrabs. Un kā jau viss tas zāles, no kā iznāk čempioni, tāds kārtīgs pagrabs ar kārtīgām iespējām kārtīgi kaut ko parādīt. Tā, būtamies iekšā. Iepazīsimies ar vieniem no šī pagraba avaroņiem. Šis ir purns. Purns, pagaidi, tevi neredzēju. Mēs purnu nofilmēsim kārtīgi. Purns ir viens no meklētājiem, senajiem. Viegli jau zem viņa manāms smiltis. Tu arī pamāji Latvijai. Nē, tu nerādīsies Latvijai. Labi. Te vispār apmeklētāji, kas cerams informēti, ka šeit drīkst atļauts filmēt. Un tā arī mēs izskatāmies. Un tā arī mēs dosimies. Tā, labi. Sāksim šagad pirmo treniņu. Mans mazliet aizbēga. Un es neprotu iekagadrēt, vai ne? Ir labāk. Kas mums šodien jādara? Es pieļauju, ka jātupjās, vai ne? Un jāspiež, un jāvāk arī. Nē, nekas no tā nav jādara. Nē, tas būs tieši tas, ko mēs izdarīsim mazliet tā, iesildoties, un mazliet cerams arī jums parādīt. Nu ko, sākam 2016. 2017. gada sezonu ar mērķi uzrādīt priekš sevis labu rezultātu, kā teikt, jau vienīgā rezultātu, kuriem mēs gatavojamies rezultātu kilogramos, 2017. gada pasaules čempionātā 500 km no mājām Minskā, Baltkrievijā. Redzēsim, kā tas izdosies, un vienīgais cilvēks, no kā tas viss ir atkarīgs, esmu es pats. Šis ir pirmais treniņš sezonā, šis ir pirmais treniņš pēc faktiski 2 mēnešu pauzes no trenižera zāles, neskaitot kaut kādas apmēram 7 varbūt treniņus, kopš pasaules čempionāta šogad, jūnija beigās, kas norisinājās ASV, kur es kopā ar Latvijas izlasi biju, es kopā ar Latvijas izlasi startēju un cerams, ka kaut ko tāpat izdevās sasniegt. Veiksmīgā kārtā sanāca piedalīties ar 400 kg, un šobrīd ir tas solīts uz apakaļ vasaras laikā, kad notiek mīšanās ar riteni, vispārējās fiziskās stāvokļa uzlabošana, kā teikt, emocionāla sevis sagatavošana, jo, kā mēs ievērojām tieši arī olimpisko spēļu laikā, lai uzrādītu sportists labu rezultātu, ne tikai fiziskais svarīgs, bet arī tieši emocionālā gatavība. Un tieši tam man vajadzīga arī šī te pauze. Šobrīd mēs redzam, kā teikt, 200 kg pietupiens, kas skaitās tāda kā iesildīšanās, jāsaka godīgi priekš 200 kg, tā mazliet pasmagi un it kā nestabili, jo, atklāt sakot, nav tā nekas tāds celts mēnešus pāris, bet tas ir tāds pirmais solītis 1000 jūdžu ceļojumā, pirmais solītis uz labiem rezultātiem. Kā pirmais ir rezultāti, viennozīmīga atkārtošana, bet tas jau, kā teikt, ir tikai darba jautājums. Šobrīd pirmajā treniņā 200 kg pietupienā, 120 spiešanā, 170 vilkmē, nekas daudz, nekas dikti skarbs, tik tā vien, lai savu organismu sagatavotu turpmākajiem faktiski tādam kā mācību kādam skolā. Ja arī skolēni sāk 1. septembrī, beidz jūnijā, mēs mazliet pēc jūnija viduči, es beidzu 25. jūnijā, nākošais gadu pasaules čempionātā, mans starts ir 25. jūnijā paredzēts. Līdz ar to tas ir tas
kā teikt, sevis sagatavošanas periods, kas vismaz man vajadzīgs 10 mēneši, lai sevi sagatavotu, kā teikt, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli sacensībām, lai izietu cauri LA, jo 2 treniņu dienā, 3 treniņu dienā tiešām šātad robežojas uz tādu nespēju ne pakustēties, ne padomāt, ne pēlpot ar vienīgām atmiņām no šī perioda, teiksim, no šā gada sākuma, no gada janvāra līdz no apmēram maijam, vairāk vai mazāk atceroties tikai un vienīgi to, kā es cēlu zālē, to, kā es ēdu vakariņas un to, kā es gāju gulēt, jo nekam citam īsti nav ne laika, ne spēka, ne jaudas. Un tas ir vairāk mazāk tas, kā izpaužās tāda powerliftera dzīve reālā, profesionālā sportā. Jo man ir tā paveicies ar šā gada rezultātu iekļūt top 10 pēc Vilksa, iepšu pēc tāda kā ranga salīdzinošā starp visām svaru kategorijām Starptautiskās powerlifting federācijas topā. Esmu 10. vietā. Jāsaka godīgi, kategorija supersmagie svari virs 120 ir visprestižākā. Patiski visi top 4 vietas ir top 10 topā. Tā kā tas ir tas, ar ko jācīnās, ar pasaules eliti, un tas ir tas, kādā līmenī arī ir jāstrādā. Pasaules elites līmenī, un ne mazāk. Šobrīd esam jau ķērušies vilkmē, esam ķērušies pie 170 kg. Vilkme būs laikam tas, ar kuram motivāciju šā gada sezonā nāksies atrast visvieglāk, jo pagājušo gadu tieši tas arī pietrūka. Pēdējais piegājiens vilkmē mazliet pievīla, jāsaka godīgi, spēka pietrūka. Pasaules čempionātā ASV 157,5 kg bija pēdējais piegājiens, kas bija tāda maza avantūra, bet jāsaka godīgi absolūti attaisnojama avantūra, kas bija absolūti nepieciešama tajā brīdī, jo, ja tu reiz esi lidojis 8000 km, tad tas būtu grēks nepacīnīties par lielo bronzas medaļu, jo vairāk mazāk tajā brīdī pirms pēdējā piegājiena bija ļoti skaidrs, vai nu mēs cīnāmies par mazo medaļu vilkmē, kas būtu salīdzinoši droši, vai arī cīnāmies par lielo bronzas medaļu. Un izvēle bija pareizā - cīnīties par bronzas medaļu. To es nenožēloju, tikai tur būs, kā teikt, motivācija sev pamocīt. Protams, bez 3 lielajiem vingrinājumiem pietupējums spiešanas vilkums ir arī maz pamāžošanās un pāris viegli vingrinājumi. Protams, varbūt ne par pāris atkārtojumiem, kā parādīs mazliet ilgāk, bet tas arī nav tik svarīgi, jo šis ir tiešām ieskats treniņā. Šī te daļa, kā teikt, pēdējā daļa, obligāti, izstaipīšanās, ko bieži vien trenižē zāles apmeklētāji un powerlifteri kā tādi neievēro, bet tas ir ļoti svarīgi. Jo atjaunoties par tiem pašiem 5% ātrāk ir svarīgi. Tā arī mēs to rezultātu uzaudzējam. Par to mēs visticamāk kādā video parunāsim atsevišķi, kādā video parādīsim vairāk. Šis ir ieskats, šis ir pirmais video. Esiet sveicināti manā ceļojumā. Un cerams, ka mēs reizi nedēļā tiksimies līdz pasaulē.